Slavējam Dievu ar klusu lūkšanu, piesaucot mūsu kungu, lai viņš pats būtu mūsu vidū. Amen. Dieva vārds mūs skubina visu, ko dariet, dariet kā tam kungam un ne kā cilvēkiem. Darīsim arī šajā brīdī kā tam kungam, dziedāsim slavas dziesmas un pateicības par doto žēlastību mums būt Dieva namā. Piecelsimies, slavēsim to kungu. Savas
Cik brīnišķīgs tavs vārds. Ieklausīsimies arī rakstos, kas liecina, cik brīnišķīgs ir Dieva vārds. Un lasīsim Pāvila vēstuli kolosiešiem 3. nodaļa no 1. panta sākot. Vēstule kolosiešiem 3. nodaļa no 1. panta. Ja nu jūs ar Kristu esam augšām cēlušies, tad tiecieties pēc tā, kas augšā, kur ir Kristus, kas paaugstināts pie Dieva labās rokas. Savas domas vērsiet uz augšu, ne uz zemes lietām, jo jūs esat miruši un jūsu dzīve līdz ar Kristu ir apslēpta Dievā. Kad nu atspīdēs Kristus jūsu dzīvībā, tad arī jūs atspīdēsiet līdz ar viņu. Tāpēc nonāviet sevi to, kas pieder zemei, netiklību, nešķīstību, kaisli, ļauno iekāri un mantkārību. Tā ir elku kalpība. Viņu dēļ nāk Dieva dusmība pār nepaklausības dēliem, kuru vidū arī jūs kādreiz esat staigājuši, kad jūs vēl tanīs dzīvojat. Bet tagad visu to atmetiet – dusmas, ātrsirdību, ļaunprātību, zaimus un nekaunīgas runas, kas ir jūsu mutē. Nemelojiet citam, novelciet veco cilvēku un viņa darbus un apģērbiet jauno cilvēku, kas tiek atjaunots atziņā pēc viņa radītāja tēla. Tur vairs nav ne grieķa, ne jūda, ne apgraizīšanas, ne neapgraizīšanas, ne barbara, ne skita, ne verga, ne brīvā, bet viss un visos Kristus. Tad nu kā Dieva izredzētie svētie un mīļotie, tērpieties sirsnīgā līdzjūtībā, laipnībā, pazemībā, lēnībā, pacietībā, ka jūs citu panesat un citam piedodat, ja vienam ir ko sūdzēties par otru, tāpat kā mūsu kungs jums piedevis, piedodiet arī jūs. Un pāri visam tam, lai ir mīlestība, kas ir pilnības saite. Āmen. Lai Dievs svētī savu vārdu. Sēdieties, lūdzu. Jesus,
Šajā rītā pulcējoties dievnamā, pat mēs lasījām svētos rakstus, un rakstu vietā, kuru mēs nobeidzām lasot, bija pāri visam, lai ir mīlestība, kas ir pilnības saite. Mīlestība, mēs zinām, ka raksti mums apliecina, un arī paši to dzīvē redzam, ka visas lietas, kas ir šai pasaulē, ir zūdošas, iznīkstošas, bet mīlestība ir tā, kurā cilvēkus vieno. Mīlestība ir tā, kas klājas pāri, lai dotu cilvēkiem mieru. Un šajā laikā, kad mēs dzīvojam trauksmainā laikā, mīlestība ir tā, par kuru mums vajag atkal un atkal domāt, vai mēs savā mīlestībā esam tādi, kā Dieva vārds mums mācīja, atmetot daudzas negatīvās lietas, pieņemot pozitīvās lietas, vai mēs esam tie, kuri Dieva vārdu patiesi turam svētu savās sirdīs, un ar kuru mēs esam gatavi dalīties, lai nolīdzinātu to, kas varbūt mūs šķeļ, kas mūs attālina viena no otra, lai mīlestība ir pāri visam. Un arī šajā svētrītā mēs domāsim par mīlestību kā vienojošo saiti, kura ir tā, kura paliek. Daudzas lietas izzudīs, pazudīs. Mīlestība raksts mums apliecina, ka pāri visam paliek mīlestība. Šādā mīlestībā es jūs sveicu šajā svētrītā. Tie, kuri esam šeit dievnamā, un vēlu jums Dieva mieru un mīlestību. Sveicu tos, kas ir attālināti, kas pievienojas caur dažādām iespējām, gan skatoties, gan klausoties. Tas mūs apvieno vienā veselumā, ka mēs varam sacīt, mēs, kā Dieva bērni, kā kristieši, sapulcējamies, lai Dievam godu dotu un lai pagodinātu viņa svēto vārdu. Bet, lai tas varētu sveitīties mūsu sirdīs un mūsu dzīvē, mēs tuvojamies Dievam lūkšanā. Nolūksim ceļus, lūksim Dievu. Lielais un mūžīgais, visvarenais Dievs, tu, kurš esi no mūžības uz mūžību tas pats, tu, kurš nemainies, laikiem mainoties, paudzēm mainoties, dzīves apstākļiem mainoties, tu paliec nemainīgs. Jo par tevi, Dievs, mēs lasām, ka tu esi mīlestībā. Debes Tēvs, mēs šajā rītā esam pateicīgi, ka mēs dzīvojam savā brīvajā zemē Latvijā, ka pāri mums ir mierīgas debesis, ka atvērti ir tavi nami, lūkšanas nami, svētnīcas, ka šodien netraucēti ik viens var ienākt tavā namā, mieru rast dvēselē, apņemties, staigāt to ceļu, ko saucam par šauro ceļu, kas aizved mūžībā, mūžīgajā dzīvībā. Paldies, debes Tēvs, ka līdz šejienei tu katru vienu no mums esi vadījis, un ka tava žēlastība ir bijusi liela un neizmērojama ar mums visiem. Jo mēs varam pateikties, ka mēs esam pāēduši, apģērbušies, ka mums ir viss nepieciešamais un ka mēs varam būt laimīgi. Debes Tēvs, mēs lūdzamies arī par tiem, kuri jūt kādas neērtības savā dzīvē,
Tās ir dažkārt slimības, vecuma nespēks, tās ir dzīves pārbaudījumu un grūtību dienas. Un mēs lūdzamies, Kungs, apžēlojies arī par tiem, jo Tu esi gars un klātesošs spēj būt katrā vietā, kur Tevi piesauc, kur Tevi pielūdz, kur gaida pēc palīdzības no Tevis. Kungs, Tu vari pieskarties. Tu redzi tās sāpju un slimību izmocītās miesas, kuras gaida pēc pieskaršanās, lai Tu dziedinātu, lai Tu atvieglinātu. Tu redzi tos, kuri savā vecumā nespēkā nopūšas, zinot, ka spēki nav, lai būtu kopā ar draudzi, lai koptu sadraudzību, kuri dzīvo dažkārt no atmiņām. Un paldies, Dievs, kā arī tādā vietā, vai tas ir vienatnē, vai tas ir slimnīcā vai pansionātā, arī tādā vietā Tu spēji uzrunāt cilvēkus. Tu spēji viņiem mieru dot, ja viņi pēc tā ilgojas un lūdz pēc tā. Mēs lūdzamies svētī tās vietas, kur šorīt svētrītā sanāk kopā Tavi ļaudis, Tavi bērni. Vai tas ir lielākā skaitā vai mazākā? Kungs, pagodinies viņu vidū, un lai Tavs vārds tiek svētīts, Tavs mīlestības pilnais vārds, lai tas uzrunā cilvēkus. Svētī savus kalpus, lieciniekus, gan mācītājus, sludinātājus, Tava vārda paudējus, evaņģēlistus, kapelānus, dažādus kalpotājus, kuri iziet ar Tavu vēsti, lai šodien to apliecinātu un lai pasludinātu mieru. Debes Tēvs, mēs lūdzamies svētī visas draudzes, svētī mūsu zemē, mūsu valstī, draudzes, kas nāk kopā Tavā vārdā. Mēs lūdzamies svētī draudžu vadītājus, svētī savienības vadītājus. Mēs lūdzamies arī par savu zemi un valsti, Kungs, pateicībā par brīvību. Lūdzamies svētī arī mūsu valsts vadītājus, tos, kas ir priekšgalā, kam ir īpaša atbildība un pienākums gan pret valsti, gan pret Tevi, Kungs. Lūdzamies svētī un dodi gudrību, apzināties, ka viņi ir tikai kalpotāji, ka viņi ir tautai un sabiedrībai kalpotāji, lai vadītu to pretī nākotnē, pretī mūžībai. Kungs, svētī viņu domas, viņu rīcību un piedodi viņu daudzkārt izdarītās kļūdas, neapzinātās, apzinātās. Bet, Dievs, mēs gribam lūgties, lai Tu svētī mūsu zemi, svētī Latviju. Mēs lūdzamies arī par zemēm un tautām, kur šodien nav brīvības, kur ir karavētras, kur ir daudzas dzīves nastu, nospiestu cilvēku nopūtas, kur cilvēki viens otru ienīst, kur cilvēki ir pazaudējuši miera saiti, savas alkatības, savas varas kāres dēļ, bet mēs lūdzamies, Dievs, apturi Tu šīs karavētras, apturi tās bēdas un sāpes, kas iet pāri daudzām ģimenēm un tautām pasaulē, kur izpostītas ģimenes, kur pazaudēti tuvinieki, kur asaras un asinis plūst. Dievs, tur vajaga Tavu mieru, tur vajaga Tavu pieskārienu, un Tu to vari darīt, un to esi gatavs darīt, ja vien cilvēki ir gatavi nožēlot savu grēkus, atzīties Tavā priekšā un lūgt palīdzību un piedošanu. Dievs, apskaidro cilvēku prātus un dari cilvēkus gudrus, meklēt mieru, meklēt sadraudzību ar Tevi un piedzīvot Tavu žēlastību un Tavu mīlestību.
Dievs, visu ieliekam tavās rokās, arī tās klusās nopūtas un klusos čukstus, kurus tu visus zini un redzi un arī dzirdi. Tev par visu, Dievs, lai ir gods, slava un mūžīga pateicība trīsvienīgajam Dievam, Tēvam, Dēlam un Svētajam Garam. Āmen. Āmen. Skatos, ka bērni ir mūsu vidū, kā parasti. Priecājos redzēt bērnus un aicināsim bērnus priekšā, jo viņi dosies uz svētdienas skolas nodarbībām. Bērni un svētdienas skolotāji. Mēs priecājamies, ka jūs esat mūsu vidū. Un gribam lūgt, lai Dieva žēlastība un Dieva svētība ir jūsu daļā, kur jūs mācīsieties par Dieva mīlestību, Dieva žēlastību. Un lai tas paliek jūsu dzīvē arī kā iedrošinājums, jo dzīve dažkārt ir ļoti skarba, un arī bērni no mazām dienām mācās arī iet cauri grūtībām, bet būt priecīgi un smaidīgi un zināt, kur meklēt mieru. Kad var salikt rokas, kad var aizvērt astiņas un var lūgties Jēzu palīdzi. Un to mēs darīsim arī tagad. Lūgsim Dievu. Mūsu mīļais, labais Tēvs, mēs kā bērni svētā bijībā tuvojamies Tev, lūdzoties, lai Tu mūs uzlūko, jo mēs paši sevi labākus nespējam darīt. Nākam tādi, kādi esam, bet zinām, ka Tu vari un Tu arī gribi mūs darīt labākus. Mēs šajā brīdī lūdzamies par bērniem, kas dosies uz svētdienas skolu. Kungs, palīdzi, ka viņi dzirdētu, ka viņi sajustu, ka Tu pats esi viņu vidū, ka Tu viņiem sniedzi savu žēlastības roku un saci, mans mīļais bērns, Tu tieci mīlēts, Tu esi mans bērns, es gribu Tevi vadīt cauri dzīvei. Palīdzi to svētdienas skolotājiem, mācot bērniem Tavu vārdu, arī izdzīvot savās sirdīs, un to arī mācīt bērniem. Svētī viņu nodarbības un svētī arī mūs pie Tava vārda paliekot un pie Tava vārda kavējoties. Āmen. Āmen. Lai Dieva svētība ir ar jums visiem. Bet mēs vēl dziedāsim kopīgu dziesmu un tad arī savas domas pievērsīsim Dieva vārdam. Jēzus mans draugs,
Pāvila vēstule kolosiešiem, 2. nodaļa, lasīsim 6. un 7. pantu. Vēstule kolosiešiem, 2. nodaļa, 6. un 7. pants. Tad Kristu Jēzu pieņēmuši, dzīvojiet viņā, sakņodamies viņā, augdami viņā, stipri kļūdami ticībā, kurā esat mācīti, pāri plūzdami savā pateicībā. Labais debes Tēvs, pateicamies šajā rītā, ka mēs šeit pie Tava vārda stāvot varam arī savās domās kavēties un pārbaudīties, vai Tavs vārds mūsu dzīvē ir tas, kurš mūs vada cauri dzīvei, kurš mums palīdz dzīvot, pilnveidoties, kurš mūs ved pretī mērķim, pretī mūžīgai dzīvībai. Kungs, mēs lūdzamies, pagodinies pats mūsu vidū un svētī savu dzīvo vārdu. Āmen. Sēdieties, lūdzu. Dieva vārds. Dieva vārds kā pamats cilvēku dzīvē. Apostolis Pāvils ļoti daudz savās vēstulēs uzsver dzīvi ar Kristu un dzīvi Kristū. Un mēs iesākam šo raksturvietu lasot ar vārdiem: tad Kristu Jēzu pieņēmuši. Vai mēs esam pie šiem vārdiem aizdomājušies, un vai varam kādas domas piesaistīt šos vārdus izlasot? Tad Kristu Jēzu pieņēmuši. Dievs, kurš ir no mūžības uz mūžību, kuram pieder visas zeme un debesis, tas, kurš ir sacījis reiz, man pieder visa vara debesīs un virs zemes, par to mēs lasām, ka viņš ir tas, kurš gaida, ka viņa radījums, cilvēks, viņu pieņems. Tam, kuram vajadzēja varbūt būt tam, kurš uzrunājot cilvēku sacīt, jums mani jāpieņem, es esmu vadītājs, es esmu radītājs. Mēs lasām, ka tas gaida, kad cilvēks viņu pieņems. Bībele liecina, ka Kristus stāv durvju priekšā un klaudzina. Pacietīgi klaudzina, gaidot, kad cilvēks viņu pieņems. Jo cilvēks, var izvēlēties pieņemt vai noraidīt, vai vienaldzīgs būt, vai cilvēks pēc savām domām domā, ka viņš var arī neitrāls būt, bet mēs zinām, ka neitrāli mēs nekad nevaram būt. Vai mēs esam par, vai mēs esam pret, zelta vidusceļa nav, vai mēs Kristu pieņemam, vai mēs Kristu noraidām. Bet Pāvils tā īpaši grib iesākt ar šiem vārdiem: tad Kristu Jēzu pieņēmuši. Šajā vēstulē apostolis Pāvils daudz runā par Kristu un kristīgu dzīvi. Un tāpēc Pāvils vispirms saka: tad Kristu Jēzu pieņēmuši. Tātad uzrunā tos, kuri Kristu Jēzu ir pieņēmuši. Un es ticu, ka mēs šeit atrodamies tie, un arī klausītāji esam tie, kuri Kristu esam atzinuši un pieņēmuši. Un tad Pāvils saka, viņa konstatējums ir tādu ievērojumu faktu minot pie kolosiešiem. Viņš skatās uz kolosiešiem un raksta šo vēstuli. Kristu viņi ir pieņēmuši, jo viņš saka,
Tātad, Kristu Jēzu pieņēmuši, tātad Kristu viņi ir pieņēmuši. Ja šis būtu tikai tāds vēsturisks varbūt vai nenozīmīgs fakts, tad kāda daļa gan mums gar to, ka tur kaut kur kolosieši ir pieņēmuši Kristu. Bet šis vārds ir gadu simteņiem pastāvējis un uzrunā arī mūs. Tad jūs Kristu Jēzu pieņēmuši. Jēzus Kristus un kristietība nav vienreizēja tāda parādība vai vienreizējs notikums. Tā ir dzīve. Tā ir dzīve. Jēzu Kristu pieņemt, atzīt, tā ir dzīve. Tā ir kristieša dzīve. Tas ir joprojām dzīvu darošs spēks arī šodien, un tas ir ļoti svarīgi un ļoti būtiski. Vai mēs esam tie, kuri Kristu Jēzu esam pieņēmuši? Kādas ir mūsu attiecības? Un šajā brīdī, lai Dieva vārds uzrunā tevi, mani, katru vienu no mums, ar jautājumu, kādas ir mūsu attiecības ar Kristu. Tu varbūt tici Jēzum Kristum, bet ja tu viņu vēl neesi pieņēmis, ja tu saki, es ticu, es jau ticu, varbūt, ka ir tāds Kristus, varbūt ir arī tas, ko Bībele saka, bet ja tu neesi pieņēmis viņu, tad jau daudz esi savā dzīvē pazaudējis. Tad tu esi daudz no savas dzīves Dieva dotajām vērtībām jau pazaudējis. Un tāpēc Pāvils īpaši uzsver, tad Kristu Jēzu pieņēmuši. Ko nozīmē pieņemt Kristu? Ko tas nozīmē cilvēkam? Tā nav kādā teoloģiska, tāda atsevišķas baznīcas mācība. Tā ir dzīvības izvēle. Tā ir dzīvības izvēle, pieskaršanās Kristus personībai, pieskaršanās Kristus Dieva dēla personībai. Tur ir divas puses. Kristu Jēzu pieņēmuši, tas nozīmē, tur ir divas puses. Proti, pirmā ir, ja mēs savus grēkus izsūdzam viņa priekšā. Tā ir tā mūsu cilvēciskā puse, cilvēciskā daļa, kad mēs sakam Kristu Jēzu pieņēmuši. Un tad ir otrā puse, kad viņš ir uzticīgs un taisns, ka viņš mums grēkus piedod. Tā ir tā dievišķīgā daļa. Jo par to liecina rakstos 1. Jāņa vēstulē, 1. nodaļa, 9. pants. Ja mēs izsūdzam savus grēkus, tad viņš ir taisnīgs un viņš mums grēkus piedod. Tad, kad šī rīcība, šī procedūra ir mūsu dzīvē notikusi, tad mēs varam sacīt, mēs esam Kristu Jēzu pieņēmuši. Dari to, un tu varēsi savā dzīvē, savā dvēselē gavilēt. Jo tie, kas ir Kristu pieņēmuši, kas ir atzinušies viņam kā grēcinieki, ir gavilējuši, ir priecājušies. Priecājos ļoti, kad lasu es to, kā Dievs no mūžības mīl zudušo, mēs dziedām dziesmā. Šajā pasaulē nevar nekas skaistāks notikt un norisināties, kā vienam cilvēkam nākot Dieva priekšā, pieņemt viņu kā glābēju. Pieņemt viņu kā glābēju un pestītāju. Kad cilvēka dvēsele apzinīgi satver Jēzu, viņa cauri durto roku, kas ir naglota reiz pie krusta, tikai tāpēc, ka viņš tik ļoti mīl, ka viņš grib šo cauridurto roku sniegt pretī katram vienam meklējošam, kurš meklē mieru savai dvēselē. Kā ir ar mums katru šodien? Vai
drīkstam mēs tā sacīt, tad nu Kristu Jēzu pieņēmuši. Vai ar to varētu teikt, ar to viss ir izdarīts? Dažiem tā liekas, ka ar to tad viss ir izdarīts. Es esmu apliecinājis Kristu, es esmu pieņēmis, viss kārtībā, tālāk dzīvoju, kā pagadās. Ar to viss nepietiek, ka mēs Kristu esam pieņēmuši. Mēs varam sastapt daudzus cilvēkus, kuri Kristu ir sastapuši savā dzīvē un kuri ir pieņēmuši. Viņi gavilē, viņi dzied, viņi liecina un ir aizmirsuši nākamo soli. Viņi dara šīs darbības kā automātiski, bet aizmirsuši nākamo soli, un lūk, tas ir daudzkārt aizmirsts kristīgā dzīvē. Kad mēs priecājamies par to vienu brīdi, par to vajag priecāties, un to vajag paturēt prātā. Pestīšanas brīdis cilvēkam ir ļoti svarīgs, bet ar to vien nepietiek. Kristīgā dzīve sastāv no diviem, varētu teikt, posmiem. Kristu pieņemt kā pestītāju un Kristu dzīvot. Tas nozīmē ieiet svētošanas dzīvē, tādā svētdzīvē, Kristu dzīvot. Ne tikai atcerēties, tad un tad es Kristu piedzīvoju, tad un tad es Kristu pieņēmu, un ar to viss beidzās. Nē. Pāvils saka, Kristu dzīvojiet. Pāvils rāda šeit 5 svarīgus punktus, ko nozīmē dzīvot Kristu. Un mēs pie viņiem pieskarsimies. Varbūt mēs dzīvi domājam tā, atnākam baznīcā, lūdzam, nometamies ceļos, pieņemam lūdzēju stāvokli, dažreiz tas ir tikai ārējā forma. Labi, mēs esam lūkšanā, mēs dziedām kopīgas dziesmas, dziedam līdzi, baudām dažkārt arī pat svēto vakarēdienu, un tad aizejam un dzīvojam kā visi citi, ne ar ko neatšķiroties. Ne ar ko neatšķiroties no tiem, kas nenāk baznīcā, kas nedzied, neslavē. Ne ar ko neatšķiroties. Dzīvojam tādu pašu dzīvi. Pāvils saka, dzīvojiet viņā, ienesiet Kristu savā ikdienas dzīves plūsmā, lai Kristu redzētu tā cilvēka dzīvē un viņa staigāšanā, ka mēs dzīvojam Kristu. Vai tā notiek mūsu dzīvē? Vai tā ir noticis, ka mēs dzīvojam Kristu? Ka Kristus mums ir pirmajā vietā, ka mēs viņu stādām augstāk par visu, jo viņš ir cienīgs, ka mēs to darām, ka mēs tā dzīvojam. Otrā lieta, Pāvils šeit saka, sakņodamies viņā, sakņodamies Kristu. Šis vārds neliekas nekas īpašs, jo mēs zinām, sakņodamies viņā nozīmē, ka ticības dzīvei ir sava arī neredzamā puse, kur šī sakņošanās notiek. Ja mēs domājam par sadzīves lietām, par ikdienu, ja mēs vērojam kādu celtni, kādu ēku, tad mēs zinām, tur ir tā redzamā daļa, kuru mēs redzam, un tad ir tā daļa, kas ir neredzama, kur ir pamats, uz kuras šī skaistā, varbūt krāšņā celtne stāv droši un pārliecinoši. Šī neredzamā daļa pamats, no tā ir atkarīga arī, kā šī celtne stāvēs. Ja ar pamatu nav kaut kas kārtībā, tad mēs zinām, arī ēka nevar pastāvēt. Ja ar pamatu nav kārtībā, tad ēka agrāk vai vēlāk sāk grīļoties,
sāk bojāties, sāk plaisāt un rodas dažādas problēmas. Pat pēc ilgāka laika, kādreiz strādājot celtniecībā, bijām pie kādām vecām ēkām, kuras ir 100 gadus izturējušas, un tomēr pēc tik ilga laika sāk šķobīties, sāk grīļoties, pazūd šis skaistums, kur ir vaina. Vaina ir pamatos. Vaina ir pamatos. Tik daudz pie šādām ēkām mēs strādājam, lai izveidotu šo sanāciju, lai pamatus stiprinātu, lai darītu drošus, lai ēka varētu pastāvēt. Tā ir arī cilvēka dzīvē. Pāvils saka, sakņojieties viņā. Tas vairāk varbūt mums asociējas ar koku, jo arī kokam ir 2 daļas. Ir redzamā daļa un neredzamā daļa. Par koku mēs priecājamies, ka mēs redzam, kāds koks aug, kā viņš veidojas. Bet ja mēs koku pārstādām, tad mēs zinām, mēs nākošajā mirklī negaidām, kad viņš atkal rādīs šo augšanas iespēju. Viņam vajag kādu mirkli iesakņoties. Un tikai tad viņš atkal parāda savu krāšņumu, ka viņš pilnveidojas. Arī ticības dzīvē ir jābūt dziļām un neredzamām saknēm. Jēzus stāsta līdzību par sēklu, kura bija kritusi uz akmenājā. Tai nebija saknes. Tā nebija saknes, un mēs lasām, kad nāca grūtības un pārbaudījumi, tā gāja bojā. Kāpēc? Nebija saknes, nebija iesakņojusies. Un rezultāts bija, ka nevis sagaidīja kaut ko krāšņu, bet gāja bojā šī sēkla. Kaut gan bija pēkšņi sākusi veidoties. Kā šī neredzamā pasaule parādās ticības dzīvē? Kā šis pamats, kā šīs saknes parādās ticības dzīvē? Kad tu savā klusajā stūrītī, savā kambarī, kā mēs lasām rakstos, uz ceļiem viens pats lūdz par saviem grēkiem, kad tu raudi, kad tu augsti pēc skaidrības, tad tās sīkās, neredzamās saknes sakņojas. Viņas veidojas dvēseles dziļumos tikai tad, kad lasi Bībeli, kad uzņem sevi no tā vārda, kas skaidro un māca. Tikai tad veidojas mūsos tās sakņojums, tas pamats, tā drošība, ka tā nav sajūsmas kāda iedarbībā, bet ka tas ir pamats, uz kura mēs stāvam. Un mēs viņu veidojam. Mēs viņu veidojam un dienu no dienas nostiprinām. Šī nostiprināšana notiek gan lūkšanā, gan Dieva vārda lasīšanā, gan arī klusējot kādu mirkli. Jo mums ir jādzird, ko Dievs uz mums runā, ko dvēseles dzird, ko dvēseles sajūt. Ja tas nenotiek, mēs esam tikai sajūsmas, pārņemti kādu mirkli, bet pēc brīža mūsu dzīve šķobās un mūsu dzīve aiziet tajā ceļā, ko sauc par plato ceļu. Tātad Pāvils saka, sakņodamies viņā. Tālāk viņš saka, augdami viņā. Kad ir iesakņojies, tikai tad atkal turpinās augšana, veidošanās. Sakņodamies viņā, tā ir ticības dzīves neredzamā daļa. Ticības dzīves neredzamā daļa, augdami viņā, ir ticības dzīves redzamā daļa. Tā ir tā redzamā daļa. Apostoļu darbu grāmatā mēs lasām par mācekļiem. Un mēs lasām tur, kad ļaudis vēroja viņus un redzēja, ka viņi
ar Jēzu bijuši. Kā viņi ar Jēzu bijuši. Ko viņi redzēja? Viņi redzēja kādus uzrakstus. Viņi redzēja, ka šie mācekļi nesa līdzi. Mēs bijām vakar ar Jēzu. Taču nē. Viņi redzēja viņu dzīvi, ka viņi auga, redzēja garīgu augšanu, garīgu pilnveidošanos, ka viņi ir kļuvuši citādāki. Vai mēs viņā augam? Vai mūsos kaut kas ir redzams, parādījies, kad sabiedrība, kad cilvēki var spriest, ka viņi ir citādāki? Viņi ir bijuši ar Jēzu. Vai esi audzis savā ticības dzīvē laipnībā? Vai paliec rūgtuma pilns ar piebildi, man ir tāda daba. Man ir tāda daba. Bieži cilvēki saka, man ir raksturs tāds. Bet vai augdams tev pārveidojas daba, raksturs? Vai tas notiek tavā dzīvē? Ja Kristus nevar neko darīt pie tavas dabas, ja Kristus neko nevar darīt pie tava rakstura, tad viņš nav pilnīgs pestītājs. Ja mēs lasām, ka Jēzus ir sacījis, man pieder visa vara, viņš var pārveidot, un viņš arī grib to darīt. Ja mēs esam uz ticības dzīves pamata, ja mēs esam iesakņojušies, ja mēs augam tajā, vai tad to var ieraudzīt arī mūsu ikdienas staigāšanā. Jānis, mēs lasām rakstos, ka Jānis bija pērkona dēls, bet Jēzus tūmā Jānis pārveidojas par mīlestības mācekli. Pār mīlestības mācekli raksturs mainījās. Viņa ticība un viņa kalpošana, viņa paļāvība uz Kristu bija redzama, visiem redzama. Vai tu esi savā dzīvē kļuvis pacietīgāks, saticīgāks, laipnāks, mīlestības pilnāks? Tad tu savā ticības dzīvē aug. Vēl vienu lietu Pāvils šeit min: stipri kļūdami ticībā. Ticībai ir brīnišķīgs izaugšanas ceļš. Reiz pie Jēzus atnāca kāds cilvēks, un Jēzus viņam jautāja, vai tu tici? Viņa atbilde bija, viņš atbildēja, es ticu, kungs, palīdzi manai neticībai. Es ticu, bet palīdzi manai neticībai. Tātad viņā bija kādas šaubas, viņā bija kāda neskaidrība. Viņš ticēja, ka ir, tāpat kā šodien daudzi saka, es jau nenoliedzu, es ticu, ka kaut kas ir lielāks, kaut kas ir varenāks, kaut kas ir pārāks varbūt, bet es nevaru to sacīt, ka tas ir Dievs. Vēl vairāk es nevaru sacīt, ka tas ir Jēzus Kristus kā glābējs un pestītājs. Es ticu. Palīdzi manai masticībai. Šis cilvēks lūdza Jēzum, palīdzi manai masticībai. Pāvils rakstā vēstulē Tesaloniķiešiem, jūsu ticība aug augumā. Pāvils redzēja Tesalonikas draudzē, kad viņš rakstīja šo vēstuli, viņš apliecina, jūsu ticība aug augumā. Cik stipra ir mūsu ticība? Vai šo savu ticību mēs dažkārt varam izskaitļot tikai ar gadiem? Mēs tik un tik gadus esam ticīgi, bet vai tik un tik gadus mēs esam auguši? Vai mēs esam pieņēmušies šajā Dieva gudrībā un atziņā?
Vai mums nav šodien jālūdz kungam, kungs palīdz manai masticībai, ka es esmu kādās lietās šaubījies un šaubos šodien, ka man nav pārliecības. Un Dievs to var dot. Un Dievs to grib dot tev. Ja tavā dzīvē ir kādas šaubas, nāc Dievu priekšā ar šo lūgšanu. Kungs, palīdzi manai masticībai. Un vēl Pāvils noslēdz pie šīs rakstu vietas domājot, tad nu Kristu Jēzu pieņēmuši, dzīvojiet viņā, sakņojieties viņā, augiet viņā, kļūstiet stipri ticībā, pāri plūzdami savā pateicībā. Pāri plūzdami savā pateicībā. Kā ir ar mūsu pateicību? Ar mūsu pateicību daudzi ir tikai kurnētāji. Daudzi ir tikai kurnētāji par visām lietām. Nav labi laika apstākļi, nav labi cilvēki visapkārt. Ir kāda dziesma, kur kādreiz dziedāja kurnētāji, kurm tie pirmdien, kurm tie otrdien, kurm tie trešdien, ceturtdien, cauru nedēļu ir tikai kurnēšana. Tie kurn par visdažādākām lietām, kurn paši par sevi daudzreiz, kurn arī par mācītāju, kurn par draudzi, kurn par visu pasauli. Viss ir slikts, nekas nav labs. Par dažām lietām jau mācāmies pateikties. Mēs bērnus mācām no mazām dienām pateikt paldies. Un arī tas ir daudzreiz bērniem tik grūti, jo šī spītība, šī jau no dzimšanas grēka ienākšana katrā cilvēkā dara to pretestību. Varbūt esam redzējuši, kad bērni dažreiz sakož zobus, viņi raud, bet viņi nevar izteikt šo vārdu paldies vai pateikt šo pamatmācību, pateikties par kaut ko. Un tāpēc mēs mācām bērniem pateikties jau no mazām dienām par vissīkākām lietām varbūt. Taču šeit mēs redzam, Pāvils raksta pāri plūzdami pateicībā. Lai jūsu dzīve ir pāri plūzdama pateicībā par visām lietām. Par visām lietām esiet pateicīgi. Ne visi mēs esam tādi kļuvuši savā dzīvē. Un mēs arī mācāmies, ne tikai bērnus mācām, bet arī pašiem, pieaugušiem, arī ar sirmām galvām. Mums ir jāmācās pateicība. Mēs joprojām domājam tā, ka Dievs ir labs tikai tad, kad Viņš mums visu dod. Ja Viņš mums visu dod, tad mēs esam gatavi teikt paldies. Bet ja kaut kas mums nav, ja kaut kas mēs domājam, mums vajadzētu arī to, un to Viņš mums nav devis, tad mēs arī nepateicamies. Tad mēs nesakām, es tev pateicos par visām lietām. Dievs nav labs tikai tad, kad Viņš visu dod. Bet Dievs ir labs arī tad, un varbūt pat daudzreiz labāks vēl, kad Viņš mums visu paņem no mums. Kad Viņš visu paņem no mums. Ne tikai dod, bet kad Viņš visu paņem. Nu, ko tad Viņš var paņemt no mums? Viņš paņemt nost var to, kas kavē sakņoties, kas kavē augt, kas kavē ticēt, kas kavē pateikties. Kas tad ir tās, kas šīs lietas kavē? Tas ir grēks, tas ir ļaunums, tas ir tas, kas nostājas pret Dievu un Dieva mīlestību. Vai mēs esam iemācījušies par visu pateikties?
Vai tu šajā rītā esi pateicies, pamostoties, pirmais, vai tev ir bijis, Dievs, es tev pateicos par jaunu dienu un iespēju man šajā dienā dzīvot? Jeb tu pirmais pat Dievam pārmeti, Dievs, atkal man sāp kaut kur, atkal man kaut kas, kādas domas nelāgas, atkal man nav kāds kaut ko padarījis tā, kā es vēlējos. Vai tu esi Dievam pateicies par visu šajā rītā, par dzīvi, par dzīvību, par laiku, par iespējām un apstākļiem, par to, ka šodien miers virs zemes, par to, ka tev ir ģimene, par to, ka tev ir tas, kas nepieciešams ikdienā, dienišķā maize, par tik daudzām lietām. Un liekas, mums nav pat tāda lieta, ko mēs baudām šajā dzīvē, kur mums nevajadzētu teikt, par to es esmu Dievam pateicīgs. Tā ir tā pāri plūstošā pateicība. Uz to Pāvils aicina kolosiešus, un uz to es gribu arī mūsu katru vienu domas arī vērst, kad Pāvils raksta šos vārdus kolosiešiem, tad viņš liek virsrakstu brīvība un pilnvērtīga dzīve Kristu. Brīvība un pilnvērtīga dzīve Kristu. Un uz to šajā rītā es gribu aicināt katru vienu aizdomāties, vai mums ir brīvība un pilnvērtīga dzīve Kristu. Tad Kristu Jēzu pieņēmuši, dzīvojiet viņā, sakņodamies viņā, augdami viņā, stipri kļūdami ticībā, kurā esat mācīti, pāri plūzdami savā pateicībā. Dievs, lai svētī šos vārdus tavā un manā dzīvē. Dievs, lai svētī ne tikai mūs kā klausītājus, bet Dievs, lai svētī mūs visus kā darītājus. Jo viņa vārds aicina, neesiet tikai klausītāji, bet esiet arī darītāji. Ar svētu bijību pieņemam Dieva vārdu kā pamatmācību mūsu dzīvei un izvērtējam sevi. Nemeklējam līdzcilvēkus, kā norādīt kļūdas, vainas, bet izmeklējam sevi. Vai Kristu Jēzu pieņēmis, es patiesi arī dzīvoju viņā un pilnveidojas pāri plūzdams pateicībā. Lai svētīts Dieva vārds mūsu pārdomās un tālāk mūsu dzīvē. Āmen.
celšanās. Dievs mīl visus ļaudīs, nešķiro nekā, ne pēc rasēm krāsām, ne pēc iekrātām. Nozīmes nav spējams, katram izcelsmei. Jēzus cerībā ir visai cilvēcei. Nāciet un elpojiet brīvi, jums nav vairs jābūt vergiem, kas grēka nastas nes. Kristus ir pār mums devis dzīvi, un viņa mums ir augšām celšanās. Vēl nekas nav zaudēts, vēl glābšanā, mīļām rokām apskāt, Dievs vēl ilgojas. Piedošanu saņems, kas uz Jēzu tic, tavā vietā neviens cits to nedarīs. Nāciet un elpojiet brīvi, jums nav vairs jābūt vergiem, kas grēka nastas nes. Kristus ir pār mums devis dzīvi, un viņa mums ir augšām celšanās. Kristus ir pār mums devis dzīvi, un viņa mums ir augšām celšanās. Vai nav brīnišķīgi, kad mēs klausāmies dziesmu vārdos, vēl nekas nav zaudēts, vēl ir glābšana. Un tas ir patiess vārds, kas apliecina to, ka žēlastības laiku Dievs vēl turpina dot cilvēcei un cilvēkiem. Žēlastības laiks tiek dots arī tev un man šajā rītā, kad mēs varam Dieva priekšā noslīgt ar savu lūgšanu. Kungs, palīdzi manai masticībai, es tev lūdzu piedošanu, lūdzu žēlastību savai dvēselē un savai dzīvei. Un ja tu vari to izdarīt šodien, varbūt nekad neesi to darījis, ja tu vari to izdarīt šodien, tad zini, tā ir tava apņemšanās un tā ir tā pāri plūstošā pateicība Dievam, kuru tu vari šodien atnest Dieva priekšā kā īpašu svētību. Darīsim to. Zemosimies Dieva priekšā, katrs viens piesaucot viņu klusā lūgšanā, bet atklātā lūgšanā es aicināšu mūs vadīt brāli Werneru. Lūdzam Dievu. Mīļais Tēvs, Tu esi debesu Dievs, visa radītājs. Tu radīji debesis un zemi un visu radību. Tu radīji arī mūsu cilvēkus. Augsti teikts un godāts, lai ir Tavs vārds. Mēs Tavā priekšā zemojamies un Tevi pielūdzam, Tevi piesaucam. Jo Tu viens esi cienīgs saņemt visu godu, visu pateicību, visu slavu par visu, ko Tu esi darījis, jo tik lieli un vareni ir Tavi darbi, Tēvs mīļais, ka tie ir brīnums mums. Kungs, un Tu dvesi savu garu cilvēkā, lai mēs kopā ar Tevi staigātu un dzīvotu, un tomēr tik daudzi ir krituši.
un atkrituši no tevis, krituši grēkā. Nav tevi pieņēmuši, neatzīst tevi vēl vairāk, noliedz tevi, Tēvs. Arī es biju viens no tiem, un mēs daudzi. Kungs, un tad skanēja tavs aicinājums man. Arī tik daudziem, kungs, no mums vēl šodien gadās krist un paklupt un sasisties, un tad mēs esam izmisuši un bēdīgi. Kur gan tad meklēt palīdzību un glābiņu? Mums sāp, mēs raudam. Vai augsti kungi man palīdzēs? Tiesas mani nemainīja, kad mani tiesāja. Bet tad skanēja man tavs aicinājums. Nāc pie manis, es mīlu tevi. Un es saucu, kungs, esi man grēciniekam žēlīgs. Un ja tu kāda dvēsele šeit klātesoša, vai arī tu esi attālināti no mums un tomēr dzirdi mani, tad lūdzu līdzi šos dārgos vārdus, kurus es pirms daudz gadiem teicu savam kungam Jēzum. Esi, kungs, man grēciniekam žēlīgs. Es nožēloju visus savus grēkus, noziegumus. Piedodi man un lūdzu Jēzu, nāc manā dzīvē, nāc manā sirdī, un tu ienāci manā dzīvē. Un es varu šodien teikt, jau 36 gadus. Tu esi mans kungs un mans Dievs, mans viens un viss, mans glābējs, mans pestītājs, mans lielais ārsts. Tu glābi un dziedināji un mainīji manu dzīvi. Mūsu daudz dzīves, kas esam tevi pieņēmuši, tev ticējuši un ticam vēl aizvien. Ar tevi, tik pie tevis ir glābiņš, no tevis mums nāk palīdzība. Tu esi mūsu stiprā klints un patvērums, un pie tevis ir dzīvības ceļš. Es izvēlos šo dzīvības ceļu, būt pie tevis, es gribu būt pie tevis. Ar tevi kopā mans kungs un mans glābēj, Jēzu. Tu pats savā vārdā esi teicis. Ievēro manus likumus un manus baušļus. Tas ir dzīvības ceļš, ko mēs izvēlēsimies. Un tu palīdzi pārvarēt tad visus pārbaudījumus. Palīdzi mums noticēt un ticēt. Palīdzi mūsu masticībai, kungs. Esi lūdzu žēlīgs mums. Svētī mūsu draudzi. Dari mūsu dzīves priecīgus vēl par šo brīnišķīgo žēlastības laiku, jo vēl aizvien skan šis brīnišķīgais aicinājums no tevis. Nāciet visi pie manis, kas esat bēdīgi, izslāpuši, izsalkuši, vai kas raudat, kam sāp. Nāciet, nāciet pie manis, to saki tu, kungs. Slava tev par to. Slava tev par to. Esi žēlīgs mūsu zemei, Latvijai. Esi žēlīgs mūsu tautai.
Kungs, esi apkārt žēlīgs pasaulē, jo īpaši tām zemēm, kur tiek sēta nāve, kur krīt bumbas un mirst tik daudz nevainīgu dvēseļu. Kungs, esi žēlīgs arī tiem, caur ko tas nāk. Tu esi Kungs, tu esi Dievs. Lūdzu, vadi mūs tālāk. Mēs visu uzticam Tev, visu sevi atdodam Tev, arī to, kas dārgs. Palīdzi mums neko nepaturēt sev. Uzticam sevi Tev un ļaujamies Tavai vadībai. Svētī mūs un dari mūs priecīgus, kā Tavus sekotājus, kā Tavus lieciniekus. Tev vienam vēlreiz gods un slava un pateicība par visu. Mīļais Kungs, trīsvienīgais Dievs, Tēvs, Dievs Tēls un Dievs Svētais Gars. Jēzus vārdā. Āmen. Amen. Kā jau minējām, žēlastības laiks vēl turpinās. Un tā ir brīnišķīga iespēja izmantot žēlastības laiku un neizlietot to nelietderīgi, bet izmantot to, lai tuvotos Dievam un lai iegūtu savai dzīvei arī jēgu un savai dzīvei iegūtu arī mērķi, uz kuru tiekties. Un kā minējām, pamatā tam ir meklēt Dieva tūmu, meklēt Dieva vārdu un viņa vārdā arī iedziļinoties, atrast tos virzienus, tos aicinājumus, katrs viens pats priekš sevis. Nedēļas gaitā, ja Dievs ļaus piedzīvot mums nedēļu, tad ceturtdienas vakaros mums ir nedēļas dievkalpojums mazajā zālītē. Es aicinu mīļi katru vienu, kuri grib meklēt Dieva tūmu, kuri grib sadraudzību ar Dievu, kopt mīlestību. Nāksim kopā mazajā zālītē ceturtdienas vakarā 7:00. Nākošā svētdiena jau ir februāris, mēneša pirmā svētdiena. Nāksim kopā dievnamā 11:00 dievkalpojumā, pēc dievkalpojuma arī svētais vakarēdienas, Kristus ciešanu piemiņas brīdis, un arī tur mēs esam aicināti visi, kuri Kristu Jēzu pieņēmuši esam, lai koptu šo sadraudzību un mīlestību savā starpā un sadraudzību un mīlestību ar to kungu. Un nākošajā svētdienā, kā jau tika ziņots, arī pēc vakarēdienā draudzes gada pilnsapulce atpaliekam kopā, lai domātu un izvērtētu aizgājušo gadu un domātu par jauno gadu, kurš jau ir iesācies un mēnesis jau būs aizvadīts. Tātad nākošajā svētdienā. Bet tagad vēl skanēs dziesma, noslēgsim dievkalpojumu un draudzes padomes priekšsēdētājs aicina pēc nelielā mirkļa draudzes padomi sapulcēties mazajā zālītē uz kādām īsām pārunām, pārdomām. Bet tas pēc tam, kad būsim noslēguši dievkalpojumu, kad būsim netraucēti arī viens ar otru apsveicinājušies, sadraudzību kopuši, tad arī uz īsu mirkli sapulcēsimies mazajā zālītē. Tagad dziedāsim kopīgu dziesmu.
Iecelsimies kāju. Dievs tas kungs, lai jūs svētī un lai jūs pasargā. Dievs tas kungs, lai apgaismo savu vaigu pār jums un ir jums žēlīgs. Dievs tas kungs, lai paceļ savu vaigu uz jums un dod jums savu mieru. Amen.